Rekur pagrieziens uz Latvijas finieri un parādīšu, kā aizbraukt uz CSDD. Braucam garām arī šim biroja centram. Tas sanāk pa Skaiskalnes ielu. Šķērsojam šo krustojumu, skatāmies, vai no CSDD puses nekas nenāk. Un pagriežamies uz Putnu ielas. Bišķiņi ir tā sarežģītāk, bet galā foršs pārsteigums. Tātad krustojumā pa kreisi. Te jau mēs redzam, lūk, re, kur ir CSDD biroja ēka, tā pa kreisi pelēkā aiz privātmājām. Un uz kādu laiku, bet saprotu, ka salīdzinoši nesen, te ir atvērta bezmaksas stāvvieta CSDD klientiem līdz pat 2 stundām. Lūdzu, re, kur viss smuki uzrakstīts, jāatstāja laika zīmīte. Un mēs esam klāt pie paša CSDD. Forši. Izskatās šitas, ka varēja būt kaut kāds eksāmena plats vai eksāmena mašīna stāvēja. Līdz ar to marķējums ir tāds nosacīts. Bet ir uzlikts papildu zīmes, kas gan nav pēc standarta, bet vismaz saprotam, ka mēs liekam mašīnītes ar purniņu pret sienu vai otrādāk. Un rekur CSDD uzraksts un rekur var, te vajag uzlikt tikai laiku. Nav būts te gadiem. Kaut ko gan darīja pirms laikam kādiem 5-6 gadiem atpakaļ. Tā kā tiešām forša ērta lieta, te pats sanāk rek pāri stāvvieta. Ja patika video, laiks un piesakoja auto. Es eju iekšā, jāmaina numurzīme.